Raidījumu piedāvā American Express Gold, Stolar un apdrošināšanas sabiedrība Balva. Atbalsta San Pellegrino un Dansuker. Labrītiņ šo rītiņu, šo skaisto rītiņu, šo burvīgo rītiņu un šo garšīgo saldo rītiņu. Kāds gudrs cilvēks reiz ir teicis, ka nekas šajā pasaulē nav labāks par labu draugu, ja nu vienīgi labs draugs ar šokolādi. Būs vien tam jāpiekrīt, jo šodien raidījumā pie Mārtiņa viesosies ļoti brīnišķīgs draugs, kāda šarmanta dāma, kurai pieder vesela šokolādes rūpnīca. Kā jau noprotat, šo raidījumu veltīsim tikai un vienīgi cēlajai un aristokrātiskajai desertu karalienei – šokolādei. Baudīsim to dzerot no tasītes, noskaidrosim, kādi vīni tai piestāv, kā arī iecepsim to gardā šokolādes pīrāgā. Es jūs gribu iepazīstināt ar manu labo draudzeni Cecīliju. Viņi nāk no Tuskānijas, Itālijas, un viņai, man liekas, ir visskaistākais darbs visā pasaulē. Viņa ir pasaules vienīgā šokolateur. Hi, Cecīlija. Good morning. 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 I was just telling everyone you have the nicest. Es tikko teicu, ka tev ir vislabākais darbs pasaulē, jo tu esi šokolatier. You are the chocolate maker. Jā, es esmu šokolādes gatavotāja, un man ir liels prieks būt šeit kopā ar tevi un pagatavot kaut ko no šokolādes. Recipe to be chocolate. Diemžēl latviešu valodā vēl nav tik skaista un skanīga vārda, kas raksturo Cecīlijas teserī profesiju un reizē arī lielāku aizraušanos. Arī angļi šo vārdu ir aizņēmušies no modernās kulinārijas pamatlicējiem francūžiem, šokolādes meistarus devējot par šokolatier. Interesanti, ka Cecīlija ir vienīgā sieviete šokolatier pasaulē un savu uzņēmumu Amedei izveidojusi salīdzinoši nesen, pirms 23 gadiem. Uzsākot darbu 45 kvadrātmetru darbnīcā un tikai ar vienu padoto, Cecīlija ir spējusi izveidot Amedei par plaukstošu ģimenes uzņēmumu, kura ražotā produkcija ir kļuvusi par kvalitātes etalonu savā nozarē. It's a great honor for me to have you here. Arī man ir liels gods tevi uzņemt, jo īpaši tāpēc, ka Latvijā īstu šokolādi pazīst retais. Varbūt tu varētu pastāstīt, kas ir īsta šokolāde, ar ko tā ir tik īpaša. Īstu šokolādi var noteikt pēc garšas, piemēram, tumšo šokolādi. Tās garša ir tīra, aromātiska, un tās sastāvā ir tikai 4 ingredienti – kakao, kakao sviests, niedru cukurs un vaniļa. I see lots of chocolates, they have soya lecithin. Bet es esmu manījis, ka daudzām šokolādēm sastāvā ir sojas lecitīns, vanilīns un daudz citu sastāvdaļu. That's not chocolate. It's not pure chocolate. Not pure chocolate. Tā, diemžēl, nav tīra šokolāde. Es gatavoju tikai tīru šokolādi un tikai no dabīgām sastāvdaļām. Turklāt tas neierobežo mūsu sortimentu. Jau iepriekš minēto tumšo šokolādi mēs gatavojam 25 dažādos veidos. Es domāju, ka mums ir daudz kopīga. Parasti, kad es kaut ko gatavoju, man ir svarīgi zināt, kur audzēti ir kartupeļi, no kurienes nāk gaļa un dārzeņi. Es zinu, ka man atvestie dārzeņi ir no zemnieka, bet šī vaniļas pārksts ir no Madagaskaras. Un tu zini, no kurienes atceļo katra kakao pupiņa, ko tu izmanto šokolādes gatavošanā. Jā, protams. Varbūt mēs varētu parādīt, kā izskatās īstas kakao pupiņas. Šis ir pats kakao koka auglis, un šīs ir kakao pupiņas. Kakao pupiņas, kuras mēs izmantojam šokolādes ražošanā, tiek vestas no Dienvidamerikas valstīm Ekvadoras, Venecuēlas, kā arī Trinidādas, Jamaikas un dažām Madagaskaras plantācijām. Mēs paši dodamies pie audzētājiem un izvēlamies tikai kvalitatīvākās kakao pupiņas. Ir ļoti svarīgi uzturēt kontaktus ar fermeriem, kā arī zināt produkta izcelsmi, jo tikai tā mēs varam būt pārliecināti, ka mūsu šokolādē būs izcila un nevainojama kvalitāte. Daudzi cilvēki būs pārsteigti, uzzinot, ka šokolāde aug kokos. Vai tas maz ir iespējams? Jā, arī Itālijā cilvēki par to ir pārsteigti. But it's very specific. The quality of the chocolate is different in South America. Interesanti, ka šokolādes kvalitāte ir ļoti atšķirīga atkarībā no izcelsmes valsts. Piemēram, Dienvidamerikā audzētais kakao garšos citādi nekā tās, kas nācis no Āfrikas. Vēsturiski kakao izmantošanu aizsāka Mezoamerikas kultūras. Maiju un acteku kultūrās šokolādei bija arī rituāla un reliģiska nozīme, kā arī kakao pupiņas izmantoja kā maksāšanas līdzekli. Šobrīd kakao audzē arī citos reģionos. Kakao kokam ir 3 pamatveidi.
Criollo, Trinitario un Forastero. Un to augļi, kā arī augšanas apstākļi, ir ļoti atšķirīgi. Šeit varētu vilkt paralēles ar vīnogu šķirnēm, kas nosaka vīna kvalitāti un garšas īpašības. Sure. Tā varētu teikt. Interesanti, ka vīna kultūra ir attīstījusies Eiropā, vēlāk kļuvusi populāra visā pasaulē. Bet šokolādes šūpulis tieši pretēji ir jaunā pasaule. Tāpat kā vīnogulāju plantācijām, arī kakao kokiem ir ļoti svarīgi to augšanas apstākļi un klimats. Lai iegūtu vienādu garšu, kakao pupiņas ir jāiepērk no vienas un tās pašas plantācijas. Mūsu uzņēmumā ir tāds teiciens: šokolādes recepte top nevis fabrikā, bet gan kakao plantācijā, izvēloties pupiņas. Now, how should we taste chocolate? Yes. Kā mums būtu jābauda šokolāde? Es vēlētos, lai tu to parādi. Tātad mēs atveram iepakojumu un nolaužam šokolādes gabaliņus. Ir svarīgi, lai laužot šokolādi būtu tai raksturīgais kraukšķis. Varbūt darām to tuvāk mikrofonam, lai to varētu dzirdēt arī mūsu skatītāji. Jā, kraukšķis ir ļoti svarīgs. Tad mēs pasmaržojam šokolādi un to ieliekam mutē. Šokolādei kūstot, izdalīsies tās garša un aromāts. Interesanti ir tas, ka jo ilgāk šokolādes pēcgarša saglabājas mutē, jo kvalitatīvāka tā ir. Kad kakao sviests izkūst, mutē vēl ilgi saglabājas tikai un vienīgi tīrs šokolādes aromāts. Aromatic profile. If this aroma remains so long time, the chocolate is very high quality. So we... Yes. It's fantastic. Tas tiešām ir fantastiski patīkami. Fascinējoši, ka šo garšu nedod cukurs. Nē, tas nav cukurs. Cukura garša parasti ir pārāk agresīva un nomācoša. Šeit saglabājas tikai tīrs šokolādes aromāts. We're going to do one recipe together. Yes. But it's important. There are three. Mēs tūlīt ķersimies klāt vienai receptei, bet vispirms es gribētu parādīt 3 šokolādes veidus, ko parasti izmanto pavāri. The dark chocolate, yeah? Yeah. Now this is how much percent? Yes. Pirmā no 3 ir mūsu tumšā šokolāde, paredzēta profesionālai lietošanai, un tā sastāvā ir 70% kakao. And there is 70% of cocoa. Here is the milk. Is the milk. Un šeit ir piena šokolāde. Piena šokolādes sastāvā ir 52% kakao un tīrs piens. Only milk, pure milk, not other ingredients, sophisticated ingredients. This is white chocolate. White chocolate is Un visbeidzot, baltā šokolāde. Baltā šokolādes īpatnība ir tās neierastā krāsa. Gatavojot šo šokolādi, tiek izmantots kakao sviests, piens, cukurs un vaniļa, bet kakao masa, kas piedod tumšo krāsu, netiek pievienota. The color of the cocoa mass is black. Mēs pagatavosim ļoti vienkāršu, bet tajā pašā laikā ļoti populāru recepti – šokolādes pīrāgu. Šokolādes pīrāgs, bet pirmais, kas ir vajadzīgs, ir jāizcep pašiem smilšu mīklu grozi. Un nekur man te jau izcepts, to es jums daudz reiz rādījis, kā to gatavo. Un mēs tagad to noliekam pie malas, viņa jau ir izcept, un šo te mēs pildīsim ar karstu šokolādi. So the first thing we need Pirmais, kas mums nepieciešams, ir kastrolis, piens un saldais krējums. Yes. Tu varētu liet saldo krējumu, savukārt es liešu pienu. Mums Latvijā ļoti patīk medus, tāpēc mēs pieliksim nedaudz dabīgā medus. Honey. So we put a little honey. Yeah. It sounds there. Okay. Un, protams, cukurs. Labākais noteikti ir niedru cukurs. Jā, bez šaubām. Es ieteiktu lietot kvalitatīvu brūno niedru cukuru. Šis ir tumšais muskovādo cukurs. Dabīgs, nerafinēts cukurs, kurš turklāt brīnišķīgi smaržo. Šis cukurs būs perfekta piedeva mūsu šokolādei. Tātad liekam tik daudz, jo mums jau ir pievienots medus. Varbūt vēl kādu karoti? Jā, vēl nedaudz. Tā būs labi. Your favorite ingredient, tava iecienītākā piedeva, ko tu pievieno savai šokolādei, ir Vanilla. Vaniļa. Jā, šī ir Madagaskaras vaniļa.
Vaniļai ir ļoti izteikts aromāts. Tā ir dabīga un interesanta garšviela ar plašām izmantošanas iespējām kulinārijā. And very interesting. And now it's very natural. It's perfect for kitchen. Tātad mēs pievienosim... Nē, es tomēr gribētu redzēt, kā tu to dari. Middle? Jā. Lasot šokolādes sastāvu, tur var sastapt gan vaniļu, gan arī vanilīnu, tomēr tie ir pilnīgi atšķirīgi produkti. Jā, tā ir. Vanilīns nav dabiska sastāvdaļa, bet gan ķīmisks, mākslīgi radīts produkts, kas bojā šokolādi un tās garšu. Tātad ar nazi uzmanīgi nokasām vaniļas sēklas no pākstas sienām un pievienojam pienam un krējumam. Vaniļu iemaisa pienā, uzgriež lielāku liesmu un pieber šķipsniņu jūras sāls, kas vēl vairāk pastiprinās šokolādes masas garšu. Kad piens ir uzsilis, tā pievieno pašu galveno sastāvdaļu – tumšo amedeju šokolādi. Lēni maisot, gaida līdz šokolāde ir pilnībā izkususi un beigās pievieno 2 veselas vistas olas. Kad šokolādes pīrāga pildījums ir gatavs, to caur sietu ielej biskvīta formā. Mēs esam sataisījuši nelielu šmuci, bet tas nekas. Toties mēs varam darīt šādi. Šo mēs liekam cepeškrāsnī 160 grādus kāds 10 minūtes. Now, 10 minutes it has to cook. 10 minūtes pīrāgam ir jācepas. Mēs neiesim uzsmēķēt, mēs dosimies nobaudīt šokolādi. Now, 10 minutes has gone. 10 minūtes ir pagājušas, pīrāgs izcepies un nedaudz atgādina želeju. Tāpēc mēs to noliksim atzist aptuveni uz pusstundu. Cool. Okay. So another half an hour. Yes, approximately. Kamēr pīrāgs dziest, mēs pagatavosim krējumu no kārtīga lauku saldā krējuma, kā arī pievienosim nedaudz pūdercukura. Šis pūdercukurs ir īpašs ar to, ka tam ir pievienots pavisam nedaudz cietes, tāpēc tas ir slidenāks, tas nelīp, kā arī mazāk puta. Tāpat mēs pievienosim nedaudz vaniļas. Tas ir darbiņš tev. Un tagad es vēlos pārbaudīt, cik spēcīga tu patiesībā esi. Lūdzu. Perfect machinery. Perfekti. Pīrāgs ir atdzisis, un mēs tam liksim virsū krēmu. Kā saka, jo vairāk krēma, jo labāk. The more cream, the better, yeah? The balance with the chocolate. Here we have some Šeit mums ir Toscano Black 63% šokolāde. Tātad mūsu pīrāgā tiks apvienoti dažādi veidi šokolādes, un es ceru, ka to baudot, mēs sajutīsim veselu garšas simfoniju. Tagad pats labākais brīdis – pasniegšana. Perfekto. Es esmu pēkšņi sācis runāt labā itāļu valodā. Vēl viena lieta, ko es vēlētos izmēģināt. Šeit man ir 1977. gada armaņjaks, kas ļoti labi sadara ar šokolādi, tāpēc mēs nobeidzam ar nelielu armaņjaka aromātu. 77 armaņjak, and we finish with the dusting of armaņjak. Cik burvīga smarža. Turklāt tas vēl vairāk pastiprina šokolādes aromātu. Big piece, yes? Big, very big. For you, tas tev, tas man. for me, I think there's nothing more romantic. Es domāju, ka nekas nav romantiskāks kā divi skaisti cilvēki, kas dalās ar brīnišķīgu amedeju šokolādes pīrāgu. Lovely Amedei chocolate pie. Yes. So delicious. It's magnifique. Yes. Zini, es nevaru iedomāties, kas var būt labāks par šo. Veramente buono. Che meraviglia. Ottimo. Oh,
My words. My Thank you. words. Thank you.